Pēc Dieva troņa Dievs radīja eņģeļus no gaismas. Un to ir daudz. Dievs tos radīja kā stiprus pielūgsmē un fiziskajā formā, ar nolūku sekot Dieva pavēlēm. Tie ir izskatīgi un milzīgi, tiem ir spārni, un tiem ir dažādas formas. Viņi ir nemirstīgi, un viņi nekad nav nepaklausīgi Dievam. Septītajās debesīs tur ir Sidratul Muntaha. Netālu no paradīzes mītnes, koks iezīmē vislielāko robežu septītajās debesīs, kuru neviens nevar pārkāpt, pat eņģeļi. Šis milzīgais koks pārklāja visas paradīzes un debesis. Kokam ir bezgalīgs zaru skaits, uz katra zara ir bezgalīgs lapu skaits, uz katras lapas sēdēja milzīgs eņģelis, koka sakne atrodas 6. debesu slānī, tās lapas ir kā ziloņa ausis, un tā augļi ir kā lielas burkas. Un tur ir septītajās debesīs, atrodas svēta vieta eņģeļiem ar nosaukumu Baitul Mamor, kur ikdienas pielūdz 70,000 eņģeļu, un viņi nevar atgriezties tur, jo ir milzīgs eņģeļu skaits, un katru dienu tajā nonāk svaiga partija. Un katrās debesīs ir nams, kas ir piepildīts ar eņģeļiem, kas nāk tur, lai pielūgtu. Un mājas nosaukums, kas atrodas pirmajās debesīs, ir Baitul Izzah. Un eņģeļa vārds, kurš vada eņģeļus pielūgsmē, ir Ismaēl. Muhameds, sallallahu alaihi wasallam, teica: Visās debesīs nav vietas pēdē vai pat pirksta locīta vai plaukstai, kurā nebūtu noliecies vai noliecies eņģelis, kad nāk augšām celšanās diena, tomēr viņi sacīs: Mēs nebūtu jūs pielūguši, kā jūs esat pelnījuši, lai jūs pielūgtu, ja mēs to nebūtu darījuši, nesaistodami ar jums partnerus. Kad viņi pielūdz, tie padara rindu pabeigt un turas tuvu viens otram un aizpilda tukšumus rindā. Un tā Muhameds, sallallahu alaihi wasallam, lika mums pielūgt. Tagad parunāsim par Gabrielu. Viņš ir erceņģelis, viņam ir augsts gods un augsts status pēc Dieva. Visi eņģeļi paklausa Gabrielam, Dievs uz viņu ļoti paļaujas, tāpēc viņš bija sūtnis starp Dievu un viņa praviešiem, pieraduši pie viņiem nolaisties ar atklāsmēm. Viņam ir 600 spārnu, un attālums starp katru spārnu ir kā attālums starp austrumiem un rietumiem. Katrs spārns piepildīja apvārsni, no viņa spārniem krīt visu krāsu pērles un dārgakmeņi. Miķelis ir arī erceņģelis, kurš ir atbildīgs par lietusgāzēm un augiem. Viņam ir palīgi, kas dara to, ko viņš liek pēc Dieva pavēles. Viņi sadala vējus un mākoņus saskaņā ar Dieva visvarenā gribu. Un arī tur ir kalnu eņģelis. Un katram cilvēkam ir eņģelis, kura uzdevums ir aizsargāt viņu miega un nomodā. Un tur ir ierakstīšanas eņģeļi, viens sēž pa labi un viens pa kreisi, viņi ir vērotāji, viens reģistrē labos darbus un viens reģistrē sliktos darbus. Kas attiecas uz nāves eņģeli, viņa vārds nav skaidri norādīts ne Korānā, ne pravieša Muhameda, sallallahu alaihi wasallam, autentiskajos teicienos. Nāves eņģelis paņems jūsu dvēseles, tad tevi vedīs pie sava Dieva. Viņam ir arī palīgi, kas izvelk no ķermeņa cilvēka dvēseli, līdz tas sasniedz rīkli, uz ko nāves eņģelis to paņem savā rokā, un kad viņš to ņem, viņš to neatstāja rokā ilgāk par acis mirkli, pirms to paņem viņa palīgi un iemetē piemērotos vantos. Tie, kas savā dzīvē dara nepareizi, nāves eņģelis aiznesīs viņu dvēseles sāpēs, kad eņģeļi viņus paņem nāvē, sitot viņiem seju un muguru. Un tie, kas bija taisni savā dzīvē, nāves eņģelis uzņems viņu dvēseles viegli un ar cieņu. Tie, kurus eņģeļi pieņem nāvē tīrus un tīrus, eņģeļi sacīs: Miers ar jums! Ienāc paradīzē tam, ko agrāk darīja. Tad viņi paceļas ar dvēseli, ja tā ir taisnīga dvēsele, debesu vārti tam ir atvērti, bet ja tas nav taisnīgi, debesu vārti paliks aizvērti un dvēsele tiks nomesta zemē. Un tur ir kapu eņģeļi, Munkars un Nakirs.
Viņi ir atbildīgi par kapa tiesāšanu, un ir apsūdzēts par kapa iemītnieka nopratināšanu, par savu dievu, viņa reliģija un viņa pravietis. Un viņi pārbauda taisnos un grēciniekus, viņiem ir melnas sejas un zilas acis, un viņiem ir ilkņi, viņu fiziskās formas ir satraucošas, un viņu balsis ir biedējošas. Paradīzes aizbildnis ir eņģelis, kura vārds ir Ridvans, un Ēles glabātājs ir Maliks. Tagad runājot par Rafaelu, viņš ir arī erceņģelis, Dievs ir virs troņa, un kā mēs jums iepriekš teicām par Dieva troņa nesēju, ka attālums starp viņa auss lipiņu un plecu ir 700 gadu garš. Un Rafaels ir viens no troņa nesējiem, un viņš pēc Dieva pavēles taurēs 3 reizes. Pirmā taure būs šausmas. Otrā trompete būs ģīboņi. Un trešais būs augšām celšanās.